Tas notika pirms gadiem daudz, kad bija vēl mazs, pēc auguma un izskata varbūt, ka mazliet lēns. No vīriem biju dzirdējis, kāds makšķerēt ir prieks, un ka šo prieku baudīgi tam uz upiņā aiziet. Man arī toreiz gribējās par lielu vīru būt, un makšķerējot lieku pēc to lielo prieku būt. Ai bērnība, ai skaistais lieku bītes krast un bērnu dienu takas kādreiz staigātas. Ai bērnība, ai skaistais lieku bītes krast un bērnu takas staigātas. Kad lazdu krūmā nolūkos bija varens makšķerkārts, tad atlika vēl izdomāt, kur parāsies tas tārps. Tā priecīgs bija domādams par spožām ziltiņām, ar lāpstu dārzā meklēju, ko garšīgu priekš tām. Kad beidzot viss bija kārtībā, uz upi projām žviks, tik Incis šaubīgs skatījās, vai viņam ar kas tiks. Jau 2 stundas veltīgi bija upē mērcēts tārps, tad domāju, ka vainīgs tur ir garais makšķerkārts. Tur līkumā pār upīti bija pārgāzies kāds koks, ar auklu āķi rokās divīm tuvāk devos pats. Bet notika, kas negaidīts, tilts tomēr nebija drošs, pēc mirkļa īsa atrados, pēc upes ūdeņos. Bija sargeņģelis nomodā par mani pārgalvī, kaut izmircis un novies veiks mājās pārnācu. Pie durvīm Incis šaubīgi uz mani raudzījās, un laikam visu sapratis pats devās medībās. Kā epilog šai dziesmiņai ir secinājums lūdz, ka makšķerēšana ir slapš un visai nedrošs sports. Ai bērnība, ai skaistais lieku bītes krast un bērna diena takas kādreiz staigātas. Ai bērnība, ai skaistais lieku bītes krast un bērna takas staigātas.